Baltijas jūra, brīžiem mierīga un noslēpumaina, dažbrīd skaļi bangojoša, tā vien gribas teikt, tā ir viena no Latvijas dabas vizītkartēm. Tā liekas tik ļoti sava un tomēr kopīga ar vēl tik daudziem. Baltijas jūra ir viena no visintensīvāk kuģotajām jūrām pasaulē. Tās krastos dzīvo miljoniem cilvēku un Baltijas jūrā notiekošo ietekmē tas, kāds ūdens tajā ieplūst. Baltijas jūras sateces baseins ir milzīgs – 1,7 miljonu kvadrātkilometru, kas ir 4 reizes vairāk nekā pati jūras teritorija. Tas nozīmē, ka visiem, kuri apdzīvo Baltijas jūras krastus pie un zem ūdens, Baltijas jūra ir vajadzīga vesela un daudzveidīga. Lai jūra būtu bagātīga un funkcionētu kā vienots organisms, tajā ir jāveido vietas, kuras ļauj jūrai, ja tā var teikt, saglabāt pašai sevi. Tās ir aizsargājamās jūras teritorijas, kuras, līdzīgi kā Nacionālie parki Sauszemē, ir zināmā mērā kompromiss starp dabas un cilvēka vajadzībām. Šobrīd Latvijas ūdeņos ir izveidotas 7 aizsargājamās jūras teritorijas. Gar līču un atklātās jūras piekrasti tās veidotas uz jūras gultnes dzīvojošo sugu saglabāšanai, kā arī migrējošām putnu sugām nozīmīgu vietu aizsardzībai. Šobrīd tiek pētīts, kuras vēl vietas jūrā būtu vērts īpaši aizsargāt. Un šis būs stāsts par dažām no tām. Baltijas jūras piekraste Latvijā savos teju 500 kilometros ir ļoti dažāda, sākot no plašām smilšu pludmalēm līdz akmeņainām un pat klinšainām vietām. Taču nemazāk daudzveidīga jūra ir arī zem ūdens. Līdzīgi kā akmeņrotā piekraste Rīgas līcī, tā Baltijas jūras atklātajā daļā nedaudz prom no krasta zemūdens skats ir līdzīgs. Tā saucamie akmeņu sēkļi ir īpaši iecienīta dzīvotne, ko par mājām varētu saukt daudzi zemūdens organismi. Akmens sēkļi varētu būt dažādi, tie var būt veidoti no laukakmeņiem, tāpat tur varētu būt dolomīta plāksnes, tad šie akmeņi var būt dažādu izmēru. Tas, kas būtu, piemēram, dzīvībai svarīgāks būtu, ja tie būtu liela izmēra, tādi, šie apledojumi atstātie laukakmeņi, bet ir arī dažādi mazāki. Bet tās dzīvotnes izskatās, ka ir bagātākas un vērtīgākas tur, kur ir vairāk trīsdimensionāla vide, tur, kur akmeņi ir lielāki un tāda tā struktūra sarežģītāka. Tajos biotopos, ko mēs pašlaik pētam, dziļākajās daļās, tur ir tikai gliemenes un tur ir jūras zīles atrodamas, tur ir citas vēl, kas, varētu dzīvot starp šīm gliemeņu čaulām, tur ir arī tādi tārpi, tur ir mazās sānpeldes un apkārt peld garneles, un tāpat ļoti tāds blīvi apdzīvots, skaists biotops. Blīvi apdzīvoti sēkļi ir piemērota vide arī zivīm, tostarp putēm un mensām. Un kur zivis, tur arī putni, jo akmens sēkļi ir būtisks to barošanās biotops. Taču nemazāk nozīmīga dzīvotne Baltijas jūrā ir vizuāli šķietami tukšie un vienveidīgie smilšu sēkļi. Līdzīgi kā cilvēki ir iecienījuši atpūtu smilšainās pludmalēs, tā arī zemūdens iemītnieki labprāt uzturas smilšainās vietās sēkļos. Baltijas jūrā nav paisuma un bēguma straumju, tāpēc sēkļi vairāk līdzinās smilšu klājumiem, kas atrodas 20 vai pat 30 metrus zem ūdens. Neraugoties uz to, ka smilts sēkļi nav vizuāli iespaidīgākie, tajos dzīvo visi, kuriem tīk mīksta grunts. Tās ir dažādas gliemenes. Tātad šī gan Baltijas plakana gliemene, gan lielā smilšu gliemene, gan tur ir arī dažādi tārpi. Pa virsu dzīvojās mizīdes un dažādi šīs garneles. Un tā ir arī zivju barošanās vieta, tāpēc, ka visām butēm un citām zivīm, mensām varbūt jāpiemina, ka tā ir iecienīta barošanās vieta, kur pulcējās tāds daudz viegli pieejams pārtikas. Šādas vietas ir svarīgas ne tikai zivīm. Smilšu sēkļu jūrā ir dzīvotne, no kuras esam atkarīgi arī mēs, cilvēki. Tas ir visplašāk izmantotais, cilvēku izmantotais biotops, jo tur notiek visa zveja. Tur ir grunts tralēšana, tur ir citi zvejas veidi, tāpēc var arī teikt, ka tas ir visvairāk cilvēku ietekmētais biotops, kuru zveja varētu teikt, ka ir prioritāra. Baltijas jūra ne visur ir bagāta ar šādām dzīvotnēm. Smilts sēkļi Latvijas ūdeņos ir bijuši vāji apzināti un izskatās, ka to teritorijas ir plašākas kā uzskatīts līdz šim. Nezinātājiem raugoties uz akmens vai smilts sēkļiem Baltijas jūrā, var šķist, ka tās ir necils vietas, taču to nozīmības slēpjas tajā, cik būtisku lomu tās spēlē jūras kopējā ekosistēmā.
Arī tik ierasts zemūdens organisms kā aļģes piekrastē ir ierastas un pat saistās ar ko nevēlamu, taču atliek tās iepazīt un viedoklis mainās. Pēdējos 20 gadus aļģu izzināšanai ir pievērsies Armands Grickus, šobrīd pensionārs, kurš netālu dzīvo no jūras un jau kopš bērnības daudz laika pavadījis Liepājas pusē. Savulaik būdams mācību spēks Latvijas augstskolās, viņš pārliecinājies par aļģu neparastajām īpašībām un domā par to, kā lietderīgi izmantot jūras krastā izskaloto, pārvēršot to augsnē nepieciešamās barības vielās. Mums patiesībā ir vienas un galvenā aļģu suga, tā ir Furcellaria lumbricalis, kā latīniski viņu sauc. Tautā viņu sauc pavisam vienkārši par jūras mēsliem. Liela daļa no šo te aļģu tiek izskalots rudenī. Patiesībā tādas arī viņas ir vislabāk izmantojamas tieši rudens izskalojama aļģes. Bet ir arī vasarā, un vasarā tā, protams, ir liela postaža, kad pēc stiprāka vēja jūrmalā, karstumā tiek sanest biezi slāņi šo te jūras mēslu. Un viņi, protams, godīgi, kā saka, arī atpelna to nosaukumu, jo pēc pāris dienām viņi vienkārši nejauki sāk smirdēt, strauji sadaloties. Tā ir tā vasaras problēma. Bet rudenī materiāls ir ļoti labs, tad ir pieaugušas aļģes, viņas ir nobriedušas un ļoti, teiksim tā, ražīgi sanesuma nāk. Aļģu savākšanas laikā lielākā problēma ir viņas ātri savākt, lai viņas nesāktu bojāties. Kultūras, kurām ir varbūt mazāk noturība pret chloru, tās varbūt nebūtu labi mēslot ar šiem mēslojumiem. Bet visas pārējās kultūras brīnišķīgi uzsūc visas tās barības vielas, kas ir šīs te aļģēs. Mēs pēc ilgiem gadiem pētot un skatoties, kā ar viņām varētu rīkoties tūlīt pēc izskalošanas, es domāju, ka mēs esam atraduši un jau te gatavojamies patentēt tehnoloģiju, kas maksimāli saglabātu šīs te aļģes viņu bioloģisko vērtību. Pateicoties uzņēmīgiem cilvēkiem un zināšanām, Liepājas piekrastē brūnaļģes savu pielietojumu ir radušas. Gluži kā senos laikos, kad pie jūras zemnieki aļģes izmantoja minerālu mēslu vietām. Pie mums pagaidām aļģes tikai sāk savu uzvaras gājienu un potenciāls tam ir milzīgs. Pateicoties aļģu ķīmiskajam sastāvam, no tām iespējams iegūt vielas, kas tālāk pielietojumu rod gan pārtikas rūpniecībā, gan arī pavisam praktiskos produktos, piemēram, iepakojumā. Sākot no bioloģiski noārdāmiem materiāliem lauksaimniecībā, šobrīd lietoto kūdras podiņu vietā, līdz papīra vai plastmasas šķīvju aizstājējiem. Tā kā aļģēs ir daudz kālija, fosforu un slāpekļa, pamainot kādu no sastāvdaļām, var iegūt ļoti atšķirīgus produktus. Ja mēs izmantojam Furcellārijas, mēs varam uzlabot mūsu papīra gaisa caurplūstamību, kas būtu svarīgi, piemēram, lauksaimniecībā, tad šāds materiāls sadalītos ātrāk augsnē un attiecīgi saknes sistēmai tas būtu priekšrocības. Ja mēs gribam uzlabot mehāniskās īpašības, mēs varam pievienot zaļaļģes, kuras savas struktūras dēļ palīdz tieši otrādi uzlabot papīra mehāniskās īpašības. Modelējot materiālus, iespējams iegūt visdažādākos produktus un, kas zina, varbūt jau pavisam drīz, ietinamais papīrs vai pārtikas plēve būs pagātne. Ja mēs apstāmies uz aļģu ķīmisko sastāvu, mēs redzam, ka aļģes veidotas galvenokārt no polisaharīdiem. Respektīvi, mēs varam izmantot viņus arī kā šķiedru materiālu aizvietotāju, jo viņi ļoti labi savietojami ar celulozi. Mēs varam iegūt, teiksim, iepakojumu materiālu. Mēs varam aizvietot celulozes šķiedras un iegūt dažādas materiālus, dažādu aļģu saturu varam aizvietot līdz 80–90%. Aļģes ir tikai viens no daudzajiem jūras sniegtajiem labumiem, ko esam apzinājuši un kuram rodam arvien plašāku pielietojumu. Tā saucamie ekosistēma pakalpojumi ir ļoti plašs labumu klāsts, ko saņemam no dabas, un ikdienā mēs pat neaizdomājamies, ka jūra mūs nodrošina ar visu, ko uztveram par pašsaprotamu. Reefs, stony reefs and algae Akmeņu rifi un dzīvotnes, kurām ir raksturīga aļģu un gliemeņu klātbūtne, mūs nodrošina ar svarīgiem labumiem. Tos dēvē par vides uzturēšanas pakalpojumiem. Tā ir barības vielu regulēšana un oglekļu uzkrāšana. Šie pakalpojumi ir svarīgi ne tikai mums Latvijā, bet arī reģionālā un pat globālā mērogā.
Uzturēt tīru ūdeni īpaši palīdz gliemenes, jo izfiltrē mazās daļiņas un absorbē ūdenī esošās barības vielas. Savukārt aļģes veido nozīmīgas dzīvotnes citiem organismiem, piemēram, zivju mazuļiem. Bez mazajām zivīm mums nebūtu zivju populāciju un nebūtu zivis, ko zvejot. Aļģes uztver arī vidē esošo oglekli un noglabā to uz noteiktu laiku. Lai nodrošinātu, ka šie pakalpojumi tiek sniegti, mums ir jāaizsargā šīs dzīvotnes. Viens veids, kā to darīt, ir ierīkojot jūras aizsargājumās teritorijas. Tās pasargā dzīvotnes no tādiem redzamiem traucējumiem, kā piemēram saimnieciskajām aktivitātēm un būvdarbiem jūrā. Tos veids, piemēram, ierīkojot vēja parkus vietās, kas var nodarīt kaitējumu Baltijas jūras ekosistēmām. Baltijas jūra var pilnvērtīgi pildīt savas funkcijas, ja viss tajā ir līdzsvarā. Diemžēl pēdējā laikā jau tā trauslajās Baltijas jūras dzīvotnēs parādās arvien jauni ieceļotāji un izjauc ierasto kārtību. Lai saprastu, kas un pa kādiem ceļiem pie mums ieceļo, pētnieki regulāri apsako ostas un ievāc tur paraugus. Nereti dubļainos nosēdumos ir atrodami ienācēji dažādās to attīstības stadijās. Iegremdējot ūdenī īpašas plātnes, iespējams imitēt kuģu virsbūvi un pētīt, kā pie mums izdzīvo ar jahtu apaugumiem atceļojušās sugas. Tikai pētot, ziņojot un iezīmējot ienācējus, kopīgiem spēkiem iespējams ierobežot svežzemju sugu izplatību. Līdzās daudziem citiem bezmugurkalniekiem viens no pamanāmākajiem bezbiļetniekiem, kas Latvijas ūdeņos atceļojas no tālajiem austrumiem, ir Ķīnas cimdiņkrabis. Tas daudz ēd, bojā zvejnieku tīklus un pat spēj pārnēsāt cilvēku veselībai bīstams plaušu parazītus. Ķīnas cimdiņkrabis ir iekļauts īpašā sarakstā, un šīs sugas tālāku izplatību ir apņēmušās apturēt daudzas valstis, tostarp Latviju. Lai gan vēl joprojām tiek uzskatīts, ka Ķīnas cimdiņkrabis šeit nevairojas, tomēr tā populācija ir gana stabila, kas norāda uz to, ka tas tiek šeit vai nu atvests ar balastu ūdeņiem, mazuļu stadijā un veido šeit pieaugušas stadijas, pieaugušas īpatņus, vai arī tas atrāpo mums no blakus esošajām kaimiņu valstīm. Līdz ar to šī Ķīnas cimdiņkrabja suga ir īpaša suga, kurai būtu ļoti jāpievērš uzmanība un būtu jāaptur tālāk šīs sugas izplatība. Apturēt Ķīnas cimdiņkrabja izplatību var ziņojot par to dabas aizsardzības pārvaldei un nekādā gadījumā nelaižot notvertos īpatņus atpakaļ ūdenī. Atpazīt Ķīnas cimdiņkrabi var pēc tā kvadrātveidīgās formas un uz spīlēm esošā biezā apmetojuma. Vēl viens no bieži apspriestajiem pēdējo gadu ienācējiem ir apaļais jūras grundulis. Zivs, kas sākotnēji bija sastopama Kaspijas un Melnajā jūrā, bet kopš 2004. gada uzturs arī Latvijas piekrastē. Ar savu ienākšanu apaļais jūras grundulis ir apdraudējis vietējās gliemeņu populācijas, jo daudz ēd un spēj pielāgoties Baltijas iesāļajam ūdenim. Latvijas piekrastē apaļo jūras grunduļu nu jau ir tik daudz, ka 2018. gadā tā nozvejas apjoms bija mērāms 1000 tonnās. Varētu domāt, ka tā pastiprinātā zveja palīdzētu mazināt to populāciju. Diemžēl zvejojot apaļo jūras grunduli, nākas piezvejot klāt arī virkni saudzējamo zivju. Ir jāsaprot, ka arī šī zveja, viņa nepastāv dabā tā, ka tikai selektīvi ķer apaļo jūras grunduli. Tāpat ir piezvejā citas sugas, tāpat ir piezvejā arī mazizmēri, teiksim, mēnces, akmeņplekstas, citas zivis. Līdz ar to, lai šo zveju racionāli organizētu un teiksim, nenodarītu varbūt tās lielu kaitējumu šiem vietējām sugām, tad līdz ar to ir nepieciešams šie pētījumi, uz kā pamata mēs arī varbūt precīzāk nosakam šos nozvejas sezonus, nozveju laikus. Lai zveju racionāli regulētu un izstrādātu zinātniski pamatotus ieteikumus, cik un kur zvejot, ir jāzina, cik daudz vispār šo zivju ir un kā tās uzvedas. Lai noteiktu apaļā jūras grunduļu izplatības areālu, zinātnieki sadarbībā ar zvejniekiem sākuši unikālu pētījumu. Iezīmē zivis un tālāk, sekojot to pārvietošanās maršrutiem, nosaka, kā būtu jāizvieto zvejas rīki, lai apaļos jūras grunduļus izķertu vislabāk. Latvijā tas ir tāds pirmais pētījums, kur ietvaros mēs centīsimies saprast, cik tad ir tas liels izplatības areāls, cik tālu šīs zivis pārvietojās. Un tā mūsu doma ir tāda, ka mēs viņas, teiksim, ķeram, ņemam no zvejnieku komerciālās zvejas rīkiem un tālāk pavedam viņas kaut kur nedaudz tālāk, izlaižam un tālāk jau skatāmies attiecīgi, kur tad viņi atgriezīsies. Vai tas ir pie tā paša zvejnieka, vai tas ir pie kaimiņu zvejnieka, iespējams, tas ir kaimiņu pašvaldībā. 17,5 ir 81. zivs, 15,5 ir 89. Tas 4. numurs būs 17,3.
Mēs šo iezīmēšanu veicam dažādos piekrastes rajonos sadarbībā ar zvejniekiem, kas ir ļoti ieinteresēti un atbalsta mūs, un paldies viņiem par to. Respektīvi iezīmējot kaut kādu zivju daudzumu, izlaižot vidē, tālāk jau lielā mērā šī informācijas atguve ir atkarīga no zvejniekiem, no zvejas uzņēmumiem. Respektīvi, mēs visiem zvejniekiem esam izplatījuši aicinājumu pievērst uzmanību savam lomu sastāvam, mēģināt identificēt šīs zivis ar šiem sarkanajiem spageti zīmītēm mugurā un tālāk jau nodot informāciju mūsu institūtam. Jau tagad ir skaidrs, ka Baltijas jūrā apaļais jūras grundulis jūtas labi un ir pamatīgi savairojies. Tas ir slikti, jo ir ietekmējis barības bāzi Baltijas jūrā, bet vienlaikus arī labi, jo lielā skaitā nonākot zvejas rīkos, apaļais jūras grundulis kļuvis par vērtīgu rūpnieciskās zvejas objektu. Zvejnieki par viņu var saņemt diezgan labu naudiņu viņu zvejojot, un viņi ir ieinteresēti to darīt. Šis tirgus pastāv galvenokārt ārpus Latvijas, viņi, tiek eksportēti. Un šī zveja lielā mērā attīstās pēdējos gados, lai šo zveju varētu racionāli regulēt un izstrādāt šos zinātniski pamatotus ieteikumus, cik daudz viņu zvejot, kur viņu zvejot, tad ir nepieciešami šie papildu pētījumi gan par viņa izplatību, gan par viņa biomasas šo dinamiku, gan arī par viņa ekoloģiju. Atbildīga zveja paredz mazināt iespējamību, ka zvejas rīkos nonāk arī tie, kuri būtu jāsargā, un tas attiecas ne tikai uz zivīm. Veselīga jūras ekosistēma un piekrastes ainava nav iedomājama bez putniem. Diemžēl dažiem no tiem Baltijas piekraste kļūst arvien bīstamāka. Lai saprastu, kas un cik daudz apdzīvo Baltijas jūras teritorijas, pētnieki izstaigā visu Latvijas piekrasti, fiksējot tajā redzamos putnus. Savukārt, lai noteiktu, kas uzturas tālāk no krasta, putnus skaita lidojot ar speciāli aprīkotu lidmašīnu. Tas ir galvenais veids, kā var pateikt, kas vispār notiek visos ūdeņos. Piekrastes zona ir saistīta tomēr ar sugām, kas ir saistīts ar seklāku ūdeni. Migrācijā var redzēt gan kākauļus, gan melnās, gan tumšās pīles, visas šīs aizsargājumās sugas, uz kurām ir tā jūras aizsardzība vērsta. Taču, lai saprastu, kur tieši viņas koncentrējās, kur ir tās barības vietas, tad ir nepieciešams avio uzskaits. Avio uzskaites ļauj saskaitīt putnus no 70 metru augstuma. Trenētākie skatieni šādos lidojumos spēj itin labi fiksēt gan putnu sugas, gan to skaitu. Jo vairāk mēs zināsim par to, kur un kad putni uzturs, jo labāk varēsim tos aizsargāt, gan mazinot iespējamību tiem nokļūt zvejas rīkos, gan netraucējot putnus laikā, kad paši aktīvi atpūšamies. Cilvēks, kas vienkārši izbrauc ar peldlīdzekli cauri putnu baram, redz to, ka putnu bars paceļās, bet putnu bars savukārt redz šādus cilvēkus zināmu skaitu, zināmā laika posmā, un tur ir kaut kāds slieksnis, kad tas ir par daudz. Dabas daudzveidība ir īpaši sargājama gan piekrastē, gan tālāk jūrā, un par to, kas putnus apdraud tālāk no krasta, zina retais. Piemēram, kākauļi ir ziemeļos ligzdojoši putni, kas rudenī tikai ierodas Latvijā, jo Baltijas jūra tiem ir pasaules mērogā nozīmīga ziemošanas vieta. Kākauļi ir labi nirēji, Baltijas jūrā barojas ar gliemenēm un citiem bezmugurkalniekiem, taču nereti barības meklējumi kākauļiem, līdzīgi kā citiem jūrā ziemojošiem putniem, beidzas ar iepīšanos un noslīgšanu zvejas rīkos. Kākauļi ir ietekmēti gan ziemošanas vietās, gan ligzdošanas vietās. Protams, aizsargājot vietas, kur šie putni barojās, arī tas ir devums un svarīgi. Tā kā, noteikti tā ziemojošā populācijas daļa, kas ir Latvijas ūdeņos, tā ir lieta, ko mēs varam ietekmēt un kam palīdzēt. Līdzīgi kā kākauļus ir svarīgi pasargāt no iekļūšanas zvejas tīklos, gaigalis jāpasargā no cilvēku klātbūtnes. Diemžēl laika posms no jūlija līdz augusta vidum gaigalām ir ļoti nozīmīgs dzīves posms, kas sakrīt ar atpūtnieku pieplūdumu jūras krastā. Tur būtiski ir tā piekrastes, netraucētība, kad gaigals savācās spalvmešanas periodā. Tas ir brīdis, kad putni maina lidspalvas. Viņi nav spējīgi lidot, atrodas jūrā, vietā, kur ir ar ko baroties. Daudzskaitlīgi, tūkstošos bieži vien. Ja tādā vietā
teiksim, cilvēki vizinās ar ūdens motocikliem, putni lidot nav spējīgi. Tas var novest arī līdz letālam iznākumam. Tur nav laika baroties, ir visu laiku jāpeld un beidzās enerģija. Dažādu sugu klātbūtne Baltijas jūrai ir vajadzīga, lai tā būtu vesela un daudzveidīga, bet labas jūras kvalitāte nepieciešama visiem tās krastā dzīvojošajiem. Lai saglabātu Baltijas jūrai būtiskās dzīvotnes, iepratī Papei, Pāvilostai un Ventspilī, iecerēts izveidot jaunas aizsargājumās jūras teritorijas. Akmenssēkļu saglabāšanai svarīgi ir neizvērst tajos būvdarbus un neapbērt tos ar smiltīm. Savukārt smiltssēkļos dzīvojošiem traumējoši ir grunts mehāniska bojāšana, jo īpaši tralēšana un ūdens piesārņojums. Smiltssēkļi ir sarežģīta sistēma, kuru nevar atjaunot vienkārši izbarot jūrā smiltis. Lai tie varētu pastāvēt, tiem jānodrošina netraucēta smilts kustība, un to vislabāk var izdarīt, ja saimnieciskā darbība šādās vietās tiek stingri regulēta. Tur, kur mēs uzbūvējam stipru tādu cietu betonu molu, tur smilšu kustība gar krastu apstājās. Un tad notiek otrā pusē molam notiek krastu erozija, tas atkal smiltis tiek skalotas nost. Un tad ir daudz, kur ir, piemēram, Palangas pludmalē tiek veiktas pludmales piebarošana ar smiltīm. Smiltis iegūst kaut kur citur, un tad tās tiek izbērtas jūrmalā. Un tad šīs, it kā varētu teikt, liekās smiltis tās, savukārt šī garkrasta ūdens plūsma aiznes un apber akmeņainos biotopus. Aizsargājumā jūras teritorija ļaus nosargāt uz akmeņiem sēdošos un peldošos organismus, kā arī pasargāt smiltssēkļos dzīvojošos. Lai precīzi iezīmētu tās robežas, pētnieki soli pa solim kartē zem ūdens ieraugāmo. 33,1 metrs, 10 grādi. Te ir smiltis, mizīdas, gliemeņu sifoni, pa kādai makomu čaulai. Un te tāds izteikts ripsnojums smiltīs, ir ekviplekste. Neaizstājams šajā ziņā ir arī sonārs, ar ko ir aprīkots zinātniski pētnieciskais kuģis Mintis. Tas tiek nolaists zem ūdens un fiksē apkārt esošo reliefu 5 līdz 10 metru augstumā virs grunts. Te mēs redzam tipisku jauktu Baltijas jūras grunti. Te ir viens fragments, kur redzam tādas kā mazas kāpas. Tās ir smiltis līdzīgi kā tūkstnešos. Bet te atsevišķus akmeņus, no kuriem atstarojas akustiskais signāls. Šis tumšais pleķis ir tā saucamā akustiskā ēna. Pēc tās garuma var noteikt objekta lielumu. Baltijas jūras gultne mūsu piekrastē ir daudzveidīgāka nekā ierasts domāt. Parasti mēs iztēlojamies Baltijas jūras piekrasti tādu, kādu to redzam populārajās jūrmals vai Palangas pludmalēs. Un tā kā mums ir daudz plašu smilšu pludmaļu, daudzi domā, ka jūrā nekā cita nav, bet nekā tam līdzīga. Patiesībā, jo tālāk no krasta, jo mazāk tajā smilšainas grunts. Tur ir paliekas no ledus laikmeta, un lielākā daļa cilvēku pat nevar iedomāties, kas tur zem ūdens notiek. Baltijas jūrai ir sava unikālā seja, un to veido ne tikai tās ainavas un iesāļais ūdens, bet arī veidošanās vēsture. Tā ir pasaulē jaunākā jūra, kas savus šīs dienas vaigstus ieguvusi tikai pirms 4,5 tūkstošiem gadu. Taču tos lielā mērā veidojuši notikumi, kas šo planētu skāra krietni senāk. Šajā teritorijā vairāk kārt notika būtiskas pārmaiņas, līdz kamēr pirms vairāk nekā 13 tūkstošiem gadu sāka kust pēdējā apledojuma ledus un izveidojās Baltijas ledus ezers. Mūsdienās par senā ledāja kustību liecina jūras krastā esošie akmeņi. Laimdota Kalniņa lielu daļu savas akadēmiskās dzīves ir pētījusi Baltijas jūras vēsturi un izzinājusi tās veidošanās stāstu. Tieši tāpēc viņai īpaša vieta ir Stalcenes stāvkrasts. Tā ir senākā vieta, kur atsedzas Baltijas jūras vēsture un kur tās attīstības posmus var lasīt kā atvērtu grāmatu. Ledājs ir nesis materiālu, kas nav labi sašķirots, jo tajā ir lūk šie te oļi. Ja? Tajā ir grāns graudiņi, diezgan daudz grāns, un tajā ir arī smilts un māli. Un tas nozīmē, ka ledājs ir nesis tos nogulums, un viņš nav neko šķirojis. Tikko tie nogulumi nonāk ūdensvidē tādā, tur, kur jau pie Baltijas ledus ezera, viņš uzreiz šķiro. Un lūk, viņš izšķiroja tos olīšus atsevišķi, un pārējās smiltis un mālus aiznes tālāk. Mēs pēc tās šķirotības pakāpes varam pateikt,
kādā vidē nogulumi uzkrājušies, vai tas ir ledaini nogulumi, vai tas ir kādā baseinā nogulumi. Ja ir oļi, ja ir tāda granšaina stipri un tāda oļaini, tad mēs visticamāk tas ir dažādu straumu ietekmē. Ja baseins ir mierīgs, ir sevišķi dziļie baseini, dziļos baseinos uzkrājās māli. Un tāpēc vietām, kur mēs redzam tās stumjus sarkanus mālus, viņi ir uzkrājušies ledāja kušanas ūdeņu baseinā, kas ir bijuši diezgan dziļi. Vētras un cilvēku darbība ir veidojusi un joprojām turpina veidot Baltijas jūras krasta līniju. Tāpēc svarīgi ir saprast, kas ar Baltijas jūru un tās piekrastes notiek mūsdienās. Baltijas jūra bija pirms mums un tā pastāvēs arī pēc mums. Jautājums tikai, kāda tā būs. Savas specifikas dēļ ūdens apmaiņa tajā ir diezgan lēna, tāpēc ūdens, kas tajā iekļūs, paliek tajā uz vairāk nekā 30 gadiem, ar visu, ko tas sevi atnesis. Tas nozīmē, ka mūsu visu ziņā ir dzīvot un saimniekot tā, lai Baltijas jūras ūdens būtu droša un tīra dzīves vide.